Es esmu Renāta dziedātāja, un adīšanas pasaulē jūs mani vairāk droši vien pazīstat kā Singing Needs. Un, jā, es adu, un jāsaka, ka es sevi diezgan ļoti uzskatu par zeķu adītāju, jo principā zeķes bija tās, ar kurām es sāku adīt un mācījos adīt, un arī zeķes bija pirmais dizains, kurus publicēju, pirmais apraksts, kurus uzrakstīju, un pagājušajā gadā, 2025. gadā, janvārī, es uzsāku tādu kopienas zeķu adīšanas projektu, kas saucās Singing Sock Together 2025. Un skatoties uz to, ka mēs turpinām šo projektu arī šajā gadā, nu jau kā Singing Sock Together 2026, es iedomājos, ka būtu forši apsēsties un nedaudz izstāstīt par zeķēm, kuras es uzadīju pagājušajā gadā. Un jā, tas tāds priekšstāsts par to, ko tad mēs šodien šeit darīsim. Un izstāstīšu nedaudz par Singing Sock Together. Pagājušajā gadā šī kopdīšana norisinājās tādā formātā, ka katru mēnesi, mēneša 1. datumā, Instagramā es publicēju tēmu, un tad interpretējot šo tēmu, dalībnieki adīja savas zeķes un publicēja tās Instagramā, izmantojot mirkļpirku. Šogad ir līdzīgi, šogad ir saglabājies arī šis te, ka interpretējot tēmu ada savas zeķes, kā arī papildus ir nācis tas, ka es katru mēnesi publicēju jaunu aprakstu, kas balstās šajā tepat tēmā kopīgajā vienā. Un, jā, un šis te apraksts tiek papildināts e-grāmatā, kur principā ir tā, ka Ravelī ir iespēja iegādāties e-grāmatu, un tad katru mēnesi 1. datumā tā tiek papildināta. Ravelī bibliotēkā tiek ielikts jauns fails, kur tad jau ir nākamais apraksts. Tad sanāk, kad vienreiz nopērkot, adītājs saņem gada beigās 12 aprakstus, zeķu aprakstus, un jā, tur ir daudz arī dažādas tehnikas un apzīmējumi, to skaidrojumi un video materiāli par to, kā adīt, un jā, tas tāds priekšstāsts, un kā arī līdz 15. janvāra naktī ir iespēja e-grāmatu iegādāties par iepazīšanās cenu, un tad pēc 15. janvāra cena būs nedaudz augstāka. Bet runājot par pagājušā gada zeķēm, es nu jau šķiet gadus, varētu būt, ka 3, visas zeķes, kuras es ēdu, es lieku šādā te caurspīdīgā plasmas kastē. Ļoti patīk, kā viņi izstāsta, un tad viņi sanāk tāds, kā tāds dekora objekts savā ziņā. Bet jā, iziesim tad cauri visam, kas ir adīts, un jā, izstāstīšu arī tēmas un piebildīšu arī to, ka principā uzadīts ir vairāk zeķus nekā 12, nekā šīs 12 tēmas, jo, kā minēju, es esmu zeķu adītājs, un man ļoti patīk adīt zeķus. Tā kā jā, zeķu ir vairāk kā 12 pāri, un jā, kā arī vienas zeķes no šīm mēnešu tēmām es esmu jau atdāvinājusi, tā kā tur es ielikšu bildi. Un vēl, ko es minēju, ka mana adīšanas karjera sākās ar zeķēm. Ieizvilku parādīt pirmās zeķes, kuras es adīju, kuras ir ļoti, ļoti smieklīgas.
Jā, jo adīt es sāku, tad, kad es biju gaidībās ar dēliņu, un, jā, tagad es viņam, jau aprīlī paliks 9 gadi, bet, jā, tad es mācījos adīt, jo man likās, ka man gribās uzadīt viņam zeķes, un jā, principā šīs te pirmās zeķes, kuras es adīju, viņam ir ļoti smieklīgas, man liekas, izstāst pēc tādiem tagad cirvīšiem, jā, un tad bija arī šādas, šeit skatoties var redzēt, ka tad, kad uzceļ valdziņus, ka nav noraukuma. Es arī ļoti ilgi sākot adīt visus valdziņus adīju labiski griezti. Tā ir vēl viena tāda iezīme. Šeit arī var redzēt to, ka visi valdziņi ir labiski griezti. Savukārt šeit es biju visu uzcelto noraukusi jau, bet noraukusi katrā rindā. Jā, tāds maz smieklīgs zeķītis, bet tas tāds stāstam, lai izstāstītu, ar ko es sāku zeķu adīšanu, un te tagad jau redzēsiet, kā tas turpinās. Blakus es esmu atvērusi arī datoru, lai es varu precīzāk jums izstāstīt tās tēmas, un lai es kaut ko nesajaucu. Bet jā, tā kā es vēršu kastu vaļā, es droši vien to apgāzīšu, lai man nav jārokās dziļi iekšā, un izstāstīšu jums par 2025. gada zeķiem. Jā, un janvāri mēs sākām ar tēmu sākumi, tas bija par kaut kādām cerībām, par jauniem sākumiem, principā jā, par kaut ko jaunu, un manas janvāra zeķes izskatās šādi te. Es tās adīju no labs jautājums, man ir jāskatās pierakstos. Nevienmēr visu var atcerēties. Jā, es tās adīju no 6-kārtīgās dzijas, klāt liekot pavadienu, kurā ir tādi spīdīgi krikumiņi. Un, jā, kāpēc spīdīgie krikumi, tas bija galvenokārt tam dēļ, kā es biju izlēmusi, ka es pagājušajā gadā mēģināšu kaut kā iemācīties vai iemācīties adīt un iemācīties pieņemt spīdumiņus adījumos, jo man bija kaut kāda, es nezinu, ilgi bija tāds tabū pret spīdumiem, pret fliteriem un visu šo te. Un, jā, es ceru, ka var redzēt, ka tur ir tas tāds spīdumiņi. Un, jā, tā kā šīs te bija janvāra zeķes ar spīdumiņiem, un tiem, kas seko līdzi maniem video šeit YouTube'ā, tie zina, ka izskatās, ka es būšu iemācījusies pieņemt spīdumiņus adījumos, jo pagājušā gada nogalē es uzadīju lakatu ar dziju, kurā ir fliteri un palieli. un jā, un šobrīd uz adatām man jau ir pleca apģērbs jaka, kurā arī es lieku klāt dziju ar maziem fliteriem. Tā kā iesāku es gadu ar spīdumiem un ar sākumu. Sākumu manā ceļā, adīšanas ceļā, un negluži ievadīt, bet, nezinu, pieņemt spīdumus, un, jā, jau šī gads ir pagājušas, un man tas ir, es nezinu, vai var teikt izdevies, bet jā, es ēdu ar spīdumiem, un tas ir ok. Vēl janvārī, ne pēc kopadīšanas tēmas,
uzadīju 2 zeķes dēlam siltās. Šīs es adīju izmantojot dziju Drops Fiesta, kas ir 8-kārtīgā dzija. Tā kā šīs ir diezgan biezas zeķes, siltas, foršas, un tagad, kad es būšu jums parādījusi, tās varēs doties uz viņa zeķu atvilkni, un šeit ir otrs pārīts, šādas te 2. Tātad tie mums jau ir 3 pāri zeķu, pirmie 3 pāri zeķu janvārī. Tad nāca februāris, un februārī mums bija mīlestības tēma, un parasti februārī saistībā ar mīlestības tēmu ļoti bieži ada rozā un sarkanu, bet atkal jāsaka, tie, kas ir skatījušies manas video, zina to, ka es vēl mācos pieņemt rozā krāsu. Tagad uz 2025. gada beigām man tas pamazām arī izdodās, bet man viena no mīļākajām krāsām ir zaļa, un es izlēmu, ka mana mīlestība būs zaļa, un tad šīs bija manas februāra zeķes ar šādām te sirstiņām stūma daļā, un adīju šīs zeķes valnīti un šo te daļu ar 2,25 mm adatām, kas ir manas ierastās adatas 4-kārtīgai dzijai, bet šo te žakarta daļu es adīju ar 2,5 mm adatām. Par dziju, kas ir tumši zaļā, to es nemācēšu pateikt, bet es zinu, ka šī te gaiši zaļā ar tādu raibāku krāsojumu, ka tā ir dzija no Best Yorkshire Spinners. Lai gan man šķiet, ka man ir viena dzija citā krāsā, no tā paša ražotāja, kura ir šī te tumši zaļā, un es aiziešu paņemt, lai es jums varu parādīt, kas tā ir par dziju, un es tūlīt atgriezīšos. Un es esmu atpakaļ, un man bija taisnība, ka man ir šī te dzija citā krāsā gan, tātad šī te tumši zaļā ir šāda te, no šāda ražotāja, saucās Kalza Soks. Šo dziju es pirku kaut kad nebūt Lietuvā, mazā dzijas veikliņā, un šī ir ierastā 4-kārtīgā dzija. Tā kā tas tāds maza informācija par dziju. Un tā kā februārī tā bija mīlestība, un tas izlēmu, ka es uzadīšu zeķes arī dēlam, un tad mums ir tādas foršas saskaņotas zaļas zeķes, un tad arī šīs te beidzoties uz viņa zeķu atvilkni, viņš varēs tā sākt vilkt. Tā kā 2 zeķu pāri februārī. Un vēl par šo te žakarda daļu, ja ir interese, manā Instagramā pie saglabātajiem stāstiem atradīsiet, kur būs februāris un Singing Sock Together, un tur ir jābūt schēmai, ja nu interesē, kā šīs te tika adītas, tā kā, februāris un vēl 2 forši pāri zeķu. Savukārt martā tēma bija izaugsme, un izaugsme par to, ka arī daba mostas, bet es marta tēmu par izaugsmi interpretēju caur zaļo krāsu, jo man šķiet, ka zaļā
ir tāda izaugsmes krāsa, un šī arī bija pirmā reize, kad es hadiju izmantojot Šopela Zauberbāla zeķu dziju, un jā, tad uzadīju šādas te pavisam vienkāršas svītrēnas zeķes, un šeit man ir 5 rindas ar Zauberbāla adītas un 5 rindas ar tādu bēšīgo dziju, kuru es noteikti nevarēšu izstāstīt, kas tā ir. Man šķiet, ka man bija kaut kāds vienkārši mazs kamolīts mājās, un tad es to izmantoju. Jā, tās ir marta zeķes. Aprīļa zeķes ir tās, kuras man nav, un aprīļa tēma bija rotaļīgums. Un es ielikšu kaut kur, droši vien, ka šīs malā bilde ar to, kā izstājās manas aprīļa zeķes, bet aprīļa zeķēs es rotaļīgumu ienesu ar krāsu, un adiju no dzijas, kas bija pirkta Yards from Italy, attiecīgi spoļu zeķu dzija, un tā bija tāda neitrāli, dabīgi baltā krāšā pamats ar maziem tādiem krikumiņiem, kas beigās zeķēs izskatījās kā tādas mazas krāsas, dažādu krāsu svītriņas. Jā, tur varēsiet redzēt, un pārsvarā šādas te labiski gludas zeķes es ēdu, jā, arī no čarkārtīgās dzijas ēdu, izmantojot tādas 2,25 mm, un 60 valdziņus izmantojot. Un vēl viena zeķes, kuras es iesāku aprīlī, man šķiet, ka pabeidzu nedaudz vēlāk, ir šādas te. Un šeit bija tā, ka šī tā, kas ir šī svītrēnā, kas ir stulmā un pēdas taļā dzija. Man šķiet, ka tā ir Nakoboho, bet es biju pirms kaut kādu laiku adījusi zeķes no tās dzijas, un man bija palikuši pārpalikumi, un es izdomāju, ka būtu baigi forši atrast vēl kaut kādus pārpalikumus dzijai mājās mazos un sakombinēt, un tad es ieliku valnītī zaļo, kas man šķiet, ka tas ir drops Fabel Parrot krāsa. Te es ieliku dziju, kas ir no Performance Yarns zeķu dzija, un arī Burgalā ir no Performance Yarns, atkal oranžais. Un tad sanāca, ka es Burgalos iztērēju mazu kamoliņu, papēžos valnītī, un tad atlikušo man bija iespēja izadīt visu to pārpalikumu, kas man bija palicis arī pārpalikums. Tā kā šīs tādas riktīgi foršas pārpalikumu zeķes, bet man šķiet, ka krāsas ļoti jauki iederās, un arī iedarās tādā rotaļīguma tēmā, tā kā martā tie ir 2 zeķu pāri. Tā, maijs. Maijās uzdīju ļoti vienas man no mīļākajām zeķēm, un marta tēma bija dabas bagātība, un jā, manas zeķes martā izskatījās šādi te. Lieku ar bitītēm. Es adīju 2 krāsu žakardu, un to tumši pelēko es uzšuvu ar, nezinu īsti, kā tas saucās, bet, principā, kad uzšuvu pa virs adījumam ar tūrienu, kas tad
atgādina tos pašus valdziņus, un tālāk te viss pavisam vienkārši purngalā vēl tur drusciņ tādi robiņi. Vienas no mīļākajām zeķēm ļoti patīk. Brūnā pamatkrāsa, tā ir Filkolanas arveta. Jā, esmu diezgan pārliecināta. Savukārt purngalos, un te, es nezinu, kas tā ir, bet tas bija kaut kāds man pārpalikums. Tā ir ar rokām krāsota dzīve, man šķiet, ka kaut kad sen atpakaļ nākusi no Anglijas. Bet jā, tā izskatās šādi te. Tās ir manas māja zeķes. Jā, maijā, jūnijā pa vienam pārim zeķi, jo tas bija arī laiks, kad es aizstāvēju savu maģistra darbu un kad sākās grāmatas pārdošana un grāmatas adilnolo un attiecīgi brīvais laiks adīšanai tajā laikā bija tik, cik bija. Un tad visu tos veltīja principā šim te Singing Sock Together. Savukārt jūnija tēma bija prieks, un jūnijā manas zeķes ir ļoti priecīgas, un tās izskatās šādi te. Kā teicu, ļoti priecīgi, ļoti, ļoti koši. Arī kāpēc es izvēlējos šo te dizainu, tāpēc, ka, jā, kā es teicu, jūnijā sākās manas grāmatas iepriekš pārdošana, kas bija ļoti liels prieks manā dzīvē, un jā, šis ir dizains vijums no grāmatas, kas arī izmanto dzīves pārpalikumus, un man šķita, ka tas tā gan krāsā, gan izmantotajā aprakstā, tas bija ļoti iederīgi, ka šīs bija manas prieka zeķes. Ja nekļūdos, tad atkal šis te zaļais varētu būt, ka ir tas Fabels. Tā, ja esmu salīdzināt krāsas. Nē, nav gan. Jā, es pat nezinu, kas ir tas zaļais. Zilā ir Novitas dzija, savukārt neona dzeltenā ir, neatceros, bet man šķiet, ka viena no turku ražotām dzijām varētu būt kā Jārnārta Forza. Man šķiet, ka jā, ka tā tas varētu būt, bet es pēc tam apkopošu jā, visu informāciju, mēģināšu salikt, cik daudz es varu atrast, un ielikšu gan informāciju par, ja būs, tad informāciju par aprakstiem un visām šīm lietām un par dziju ielikšu lejā aprakskastītē, bet jā, šīs bija manas jūnija zeķes un tādas ļoti, ļoti, ļoti priecīgas, kaut kādā ziņā arī sportiskas, bet jā, man šķiet, ka tādā krāsā ļoti priecīgas. Un jūlija tēma mums bija jūra un jūras vējš, un jāatzīstās, ka jūnija tēmu es izvēlējos pēc dzīves iegaidas. Jūnijā mēs bijām kopā ar Rokdarbu reisu bijām Juvaskilē uz adīšanas festivālu, un tur Laurelnīts, jā, Laurelnīts pareizi, veikaliņā es nopirku dziju. Viena bija pamatkrāsa, kas ir tā gaišākā,
un 2 mini šķēterītes, vienu brūnu un vienu zaļu. Un, jā, un tad, kad es nopirku šo te dziju, pie manis atnāca šī te jūras tēma. Es gribēju sākt ar šo te dziju adīt, tā kā izlēmu, ka jūlijā mums būs jūra, un šādi izskatās zeķes, un kaut kad, principā, tuvākajā laikā būs pieejams iegādai arī šo te zeķu apraksts, zeķes adītas, jā, viscaur žakardā, un tām ir aizmirstais papēdis, attiecīgi tiek uzadīts visa šī daļa līdz purngalam, purngalns tiek aizvērts, un, jā, un tad tiek iegriezts papēdī, un pat neiegriezts, tur tiek iepriekš iedīts pavadiens, kuru tad izņem un ir vaļēji valciņi, un tad ada papēdi. Bet jā, šīs ir jūlijas zeķes, un augusta zeķes, augustā mums tēma bija piedzīvojums, un šīs ir manas piedzīvojuma zeķes, kurām arī pavisam drīz būs pieejams apraksts iegādai, un šīs zeķes, jā, man, kāpēc tās izskatās, kā tās izskatās, principā es iedvesmojos no meža, un no tā, ko mēs redzam zem kājām mežā, kas ir savijušās saknes, un sūnas, un akmentiņi, un dažādi raksti. Jā, šīs ir augusta zeķes, atgādinu, ka tām būs apraksts pieejams, un šīs te ir adītas izmantojot dziju Gazelle Happy Feet. Jā, tā kā tādas. Man uz adatām ir vēl viens pāris šādu te zeķu, kuras es arī iesāku pagājušajā gadā, neesmu pabeigusi, tādā vienkrāsainā zaļā krāsā, kuras sādu no Drops Nord. Bet jā, tas nav pabeigts, tā kā 2025. gada zeķu kastē tās neietilpst. Bet jā, augusta zeķes. Jā, tad sākās septembris, un septembra tēma mums bija krītošas lapas, un tā, un manas septembra zeķes izskatās šādi te. Vienkāršas un labiski guldas zeķes, bet šeit viss tas krītošie lapu krāsas nāk no dzijas. Šī te pamatkrāsa raibā, tā ir marumejārns krāsota dzija, ar vetas bāze. Jā, un tad es to saliku kopā ar šādu te brūnu, kas ir Holstgarn zeķu dzija, Highland Sock. Un jā, man ļoti iepatikās šī te Holstgarn zeķu dzija, tā kā noteikti tiem, kuri nav mēģinājuši, es iesaku pamēģināt, jo tā ir fantastiska. Un jā, tas pats arī ar marumejārns krāšoto dziju. Man ļoti patīk, ka šeit nekas daudz nav jādara, un principā, ka visa odziņa ir krāsā, un ka nav jāiespringst uz rakstiem un tādām lietām. Un jā, tās bija septembra zeķes. Oktobrī mums tēma bija ražas mēnesis, un manas oktobra zeķes arī ir tādas ļoti vienkāršas, un
tumšas, jo kaut kā oktobrī man šķiet, ka viss bija tik tumšs un drusciņi depresīvs varbūt kaut kādā ziņā, bet es izmantoju arī dziju ar spīdumiņiem, gan Valnītī un Papēdī un Purngalā, un arī šeit izmantoju dziju ar spīdumiņiem. Jā, šī dzija ar spīdumiņiem ir Maruvijānas krāsotā dzija, savukārt šis te tumši pelēkais tā ir Alize Super Sok zeķu dzija. Jā, un kas man šeit patīk, kad jā, es izmantoju mini šķeterītes, tās ar spīdumiņiem un principā saliekot šīs te mini šķeterītes kopā ar jebkuru parastāko zeķu dziju, zeķes ļoti atdzīvojas un kļūst īpašas. Viens tāds baigais fails manos oktobra zeķēs ir, ka es sāku ar šo te zeķi un, kā redzat, te ir grieztais valnītes, un es to pabeidzu un noliku malā un uzmetu otru zeķi, nepaskatoties uz pirmo, un tā jau ir parastais, viens labiski, viens krēliski valnītis, un šos ieraudzīju tikai tad, kad es jau biju aizvērusi otrai zeķei Purngalu, un es sapratu, ka es neesmu gatava ārdīt vai taisīt operāciju, un es izlēmu atstāt, kā ir, tās notiek bez zeķes manis, tās nevienam nedāvināšu, bet jā, nolēmu, ka atstāšu kā ir, un jā, man vēl Rūta no Rū adījumi teica, ka oktobrī taču ir arī tā mentālās veselības diena, mentālās veselības mēnešis, kad lai veicinātu tā kā runāšanu par šo tēmu un lai veicinātu atbalstu, kur tiek sabiedrība tiek aicināta vilkt dažādas zeķes un dažādus apavus, attiecīgi citu zeķu katrā kājā, tad, jā, tad man arī tā neplānoti, bet oktobrī sanāca šādas te zeķes. Vēl, ko es, man šķiet, ka tas bija oktobrī, vismaz šīs te es noteikti uzadīju oktobrī, šīs es adīju sev, un šī ir Infinity, nē, Lens du Nord, jā, Lens du Nord dzija, jā, tā, kas ir paredzēta divām vienādām zeķēm, jā, uzadīju šīs, un man palika pārpalikumi, un tad šos te pārpalikumus es izmantoju, lai adītu zeķes dēlam, un ar tiem pārpalikumiem man nepietika, attiecīgi Purngalos te ir vēl cita dzija ielikta, bet jā, oktobrī vēl ir šādas, man šķiet, ka oktobrī es pabeidzu savas, iesāku dēla, un dēla visticamāk, ka es pabeidzu kaut kādu novembrī, es domāju, bet jā, tā kā mums ir divas, vēl viens tāds drusciņ saskanīgais pāris. Jā, man ir žēl, ka viņam šobrīd jau kāja ir tik liela, ka es nevaru pilnībā no pārpalikumiem viņam uzadīt zeķes, jo, principā drusciņ pietrūkst, jo ja es uzadu savu zeķes no 100 gramiem, tad paliek pāri tik, ka dēla zeķēm man ir kaut kas jau, teiksim, Purngalos vai Valnītī, Papēdī, ir kaut kas cits jāliek iekšā, bet principā es domāju, ka skatoties to, ka man zeķu dzīves pārpalikumu ir pietiekami daudz,
kas ir arī iemesls, kādēļ šogad Singing Song Together ir arī balstīts tādā zeķu dzies pārpalikumu izradīšanā. Tad arī tas ir ok, un man šķiet, ka tāpēc ar visu to, ka tur viņam ir kaut kas vēl pielikts klāt, ka viņas ir tādas forši saskanīgas. Jā, tas bija oktobris, tāds oktobrī 3 pāri zeķu. Savukārt, novembra tēma bija siltums un miers, un novembrī es zeķes savas ādīju no Malabrigo Sok dzies, kuras pirku Vulla LV. Starp citu, man šķiet, ka Vulla ir atlaides šobrīd Malabrigo dzijai, tā kā ir iespēja aiziet, ja vēl tur kaut kas ir kaut ko nopirkt. Bet manas siltums un mieras zeķes, jā, ir šādās tā tumšraibā krāsā, un es tās adīju tādā vafeles rakstā, kas man atgādina, jā, tās flaneļa pidžamas vai vafeļauduma pidžamas halātus, jo man liekas novembrī to vien gribās, kā ielīdz zem sagas pidžamā, dzert siltēju vai kafiju un atpūsties un sākt skatīties Harry Potteru un jā, vienkārši neiet ārā no mājas un tādā ieiet atpūtas režīmā. Tā kā, jā, šīs ir manas novembra zeķes. Un decembrī, principā, decembri ir smieklīgi, jo es decembra sākumā iešāku vadīt pavisam citas zeķes decembra tēmai. Vienu es pabeidzu, otrai man ir uzadīts velnītes, tā kā, jā, tās vēl joprojām nav pabeigtas, bet decembra tēma bija Ziemas brīnumzeme, un šajā tēmā es uzadīju pat 3 zeķu pārus, un jā, 3,5 varbūt var teikt tā, bet jā, tās vienas es nepabeidzu, un, nekas, uz nākamajiem Ziemassvētkiem. Bet vienas zeķes ir šādas te, kas ir zeķes man, adīju atkal 2,25 mm adatas, 60 valdziņi, pavisam vienkārši labiski glūdas, un šīs ir adītas no Regija dzijas, 4-kārtīgā zeķu dzija, Regija un no līnijas, kas ir sadarbībā ar Arne un Karlos. Un man palika atkal krikumiņš pāri, un es uzadīju zeķes dēlam. Kā minēju, jā, kad vairs man nepietiek viņam visas zeķes uzadīt tikai no pārpalikuma, un tad es liku klāt šādu te, man liekas, tādu foršu Ziemassvētku zaļu. Es sadalīju to pārpalikumu, kas palika no manām zeķēm 2 vienādos kamoliņos. Jā, sāku adīt no purngala, purngalā iedīju kontrastu krāsu, un tad adīju, uzadīju bumeranga papēdi, un adīju stulmu līdz man beidzās šis te pārpalikums, un tad šeit iedīju atkal zaļo valnītī, un arī zaļais principā bija pārpalikums, kaut kāds mazs krikumiņš, tā kā tās šīs ir arī kārtējās tāds riktīgais pārpalikums zeķis, un jā, tā kā šīs ir pirmās 2, un tad, jā, decembrī es sevi palutināju un nopirku jau 2. kamoliņu Zauberu Ball Crazy, un to es nopirku šādā te krāsā. Krāsas saucās Parrot, jeb papagailis, bet man tā ļoti, ļoti, ļoti atgādina Ziemassvētkus, šis te krāsojums. Un jā, un tad
es uzadīju vēl vienas pavisam vienkāršas, labiski glūdas Ziemassvētku zeķes sev. Jā, jo šis dzīves pirkums bija ļoti izteikts tāds sevis lutināšana, tā kā tas ir man. Jā, 3 zeķu pāri pa tēmu. Ziemassvētku brīnumzeme. Un tad decembrī man ļoti gribējās mēģināt pabeigt kaut kādus darbus, kas man bija iesākti un kas jau bija ļoti atlikti. Un jā, tad es pabeidzu vēl 2 zeķu pārus, kas bija iesākti gada laikā. Šis ir vīriešu zeķes, un es tās iesāku, man šķiet, kaut kad maija beigās, jūnija sākumā. Pavisam parastas, labiski gludas zeķes. Tā kā pabeidzu tās decembrī. Es ļoti priecīgi, ka tās ir no adatām un nevelks līdz nākamajā gadā. Un tad es vēl atradu maisiņu, kurā gulēja šādas te nepabeigtas zeķes. Man šķiet, ka šīs pat sāku adīt kaut kad 24. iespējams 23. gadā, sen. Tiešām sen. Man šķiet, ka šī dzija ir pat manis pašas krāsota zeķu dzija. Un, jā, un tad ir tāds šīs mežģīņu rakstīņš ar, kā lai parāda, ar grieztajiem baldziņiem. Šāds te. Tā kā es nevaru teikt, ka decembrī ir uzadīti 5 pāri zeķi, jo, teorētiski ir uzadīti 3. Tā, ka no 0 līdz 100%, bet šie te 2 ir pabeigti un ir atbrīvojušies 2 pāri zeķu adatu un 2 projektu maisiņu somiņas, tā kā es esmu priecīga arī par šo, kad tas ir izdarīts. Un, jā, un šīs zeķes arī es biju priecīga, ka es tās pabeidzu, jo es varēju tās ielikt rūbingo, aizpildot lodziņu, pabeigt citu gadu iesāktu darbu, kas arī bija diezgan priecīgi. Un jā, un tās bija visas manas zeķes šajā gadā. Kā minēju, es centīšos informāciju, cik daudz varēšu atrast un atcerēties, jo nekādus stipri nopietnus pierakstus es neveicu. Tik cik Instagramā ieliku kaut kādu papildus informāciju par zeķēm, kuras es adīju. Bet jā, es centīšos atrast pēc iespējas vairāk un uzrakstīt pēc iespējas vairāk, lai, ja rodas kādi jautājumi, tad droši tur. Jā, es izstāstiet, kā jums veic ar zeķu adīšanu, un vai jūs edat zeķes, vai zeķes ir kaut kas tāds, ko nemaz needat, un nopērkat pie kāda cita meistara. Un jā, vai piedalījāties pagājušajā gadā zeķu kopadīšanā, un vai piedalīsieties nākamgad. Atgādinu, ka līdz 15. janvārim, līdz naktī 15. janvāra naktī vēl ir iespēja nopirkt e-grāmatu un gada beigās tikt pie 12 foršiem aprakstiem zeķu. Un, jā, un pie 12 foršiem zeķu pāriem gada beigās, jo man šķiet, ka ir ļoti jauki, ka katru mēnesi, teiksim, atdod šo te vienu zeķu pāri, ka gada beigās tu atver savu kastīti vai atvilkni vai vienalga, kur tas glabājušas, un ka tur ir zeķes un ka ir iespēja uzdāvināt vai atkal, es nezinu, ja meistars jādītājs pārdod savus adījumus, tad ir atkal tas izdarīts, vai vienkārši atsveicināt savus zeķu krājumus, ko vilkt ikdienā. Jā, tā kā gaidīšu jūsu komentārus.
un tiekamies jau tad kādā citā video. Paldies un atā!